Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Beidzot, arī manā pilsētiņā ir karnevāls. Mēģināju publicēt to ar oriģinālo video, bet YouTube nobloķēja, jo tur skan mūzika un ir autortiesības. Tāpēc piedodiet, oriģinālā mūzika šoreiz izpaliks. Karnevāls notiek mazā pilsētiņā, kurā es dzīvoju, Franka Vila Maritima. Iedzīvotājs skaits 2700. Redzam, mazbudžeta karnevāls, kā pašvaldība mācēja, jebkurā gadījumā viņš ir labāks un krāšņāks nekā pagājušajā gadā. Un es ceru, nākošajā gadā būs vēl labāk. Redzam jaunieši, skaisti saģērbti, maskās, mūzikas pavadībā, kuru jūs diemžēl nevarat dzirdēt. Mūzika bija interesanta, jautra un enerģiska, ticiet man uz vārda. Diena arī bija jauka, beidzot nelija lietus, nebija tik silts, kā vēlētos, bet, kā saka, labi, ka nelīst. Ielās pulcējās ciemata iedzīvotāji, pārsvarā droši vien visi jaunieši un aktīvākie, kas nebija darba gaitās, piedalījās karnevālā. Karnevāls notika darba dienā, darba laikā. Iepriekš nekur baigi publiski netika publicēts. Sēžot mājās dzirdēju mūziku, ieraudzīju cilvēkus maskās un sapratu, droši vien kaut kas būs. Šeit galvenais personāžs Valoģa uz tanka lūdz žēlastību un ir par mieru. Tas tāds izsmieklis. Bet, redzam, ka itāļiem arī šis pasākums nav vienaldzīgs, un tomēr ir aktuāli, un arī šeit mēs redzam arī mazā miestā karnevāla pirmais objekts ir šis te personāžs. Redzam, izmanto lauksaimniecības tehniku, to, kas ciematā ir, tā kā māk tā dara, man liekas, pēc priekša mazbudžeta projekta diezgan interesanti un diezgan labi. Parādē piedalās praktiski visi aktīvie iedzīvotāji. Parādes beigās mēs arī redzēsim pilsētiņas mēru, ko principā droši vien, ka jūs atpazīt nevarētu. Cilvēks no tautas. Parasti, man liekas, Latvijā mēri tādi ar luksus klases automašīnām un uzvalkos. Pie mums mazās pilsētiņās tā nav. Cilvēki ir parasti tādi paši kā visi pārējie. Vienkārši tiem cilvēkiem rūp visvairāk pilsētiņas liktenis, un viņi iesaistās šajā amatā nevis dēļ naudas, bet dēļ tā, ka rūp pilsētiņas liktenis un vēlas pilsētiņas lietas sakārtot. Neesmu profesionāls operators, kā sanāca, tā sanāca. Tā ņemiet par labu un baudiet. Varbūt nākošajā gadā izdosies labāk. Šajā gadā ir tā. Šeit ir skatavīte uz traktora ar ģeneratoru, skan mūzika. Mūzikas pavadībā ir karnevāla gājiens. Pagājušā gadā kaisīja konfektes. Nezinu, kaut kas laikam nebija tā kā vajag. Šogad nekaisa konfektes. Šogad tiek izšauti un kaisīti krāsaini papīrīši. Te mēs redzam arī pašus mazākos gājēju dalībniekus, visi smuki saģērbti. Maskās, kur mēs redzam arī 3 jaukus bomžus. Super, ideāli, nezinu, vai tie ir gājiena dalībnieki vai vienkārši cilvēki, kas izmanto gadījumu. Tāds mums te karnevāls. Principā karnevāls rīko katra pilsētiņa plus mīnus šajos datumos. Kā kura pilsētiņa māk, tā to organizē. Protams, lielākās pilsētiņās ir lielāks budžets un lielāks izpildījums un daudz krāšņāki. Nesen, cik es zinu, bija arī Venecijā karnevāls. Tas ir, protams, kaut kas cits un cits mērogs. Te ir maza pilsētiņa un kā ir, tā ir. Tā cilvēki izmanto to un priecājās no tā, kas viņiem ir.
Nu, kaut kā tā man sanāca. Piedodiet, ka šoreiz bez oriģinālās skaņas, bet es pateicu, tā nav mana kaprīze. Vienkārši pirmo reizi publicēju oriģinālu skaņu, YouTube viņu nobloķēja. Tāpēc es skaņu noņēmu un nedaudz ierunāju. Tā kā es te mācēju. Nē, es jau arī baigais komentētājs. Bet kā ir, tā ir. Jebkurā gadījumā baudiet, kas man sanāca. Paldies par skatījumiem. Kā vienmēr gaidu jūsu komentārus. Un uz tikšanos nākošajās sērijās. Lai jums jauka diena. Paldies un tā!